Elīžuk, ja es tev dotu 20 latus, ko tu nopirktu? Šokolādi. Un vēl? Kečupu. Lieliska kombinācija. Bet, mums raidījumā laiks eksperimentam. Šajā un nākamajos raidījumos mēs dažus sabiedrībā pazīstams cilvēkus nostādīsim neierastās situācijās un palūkosimies, kā viņi tiek galā. Un šajā raidījumā eksperimentā piedalās māmiņa, kura savam bērniņam var atļauties visu ko, un māmiņa, kurai ir mazāka rocība. Gunita Boka dzīvo Jelgavā un audzina 6-gadīgo dēlu Markusu, 2-gadīgo Loretu un gadu veco Karlīnu. Vīrs Gatis strādā par e-vēlēšanas iekārtas operatoru, bet Gunita pēc izglītības ir mājturības skolotāja. Ivanda Pīlāga ir sabiedrībā pazīstama uzņēmēja, kafejnīcu tīkla Vecrīga un restorāna Arbats īpašniece. Ivandai arī ir 3 bērni – Pauls, Hugo un 2 gadus vecā Elza. Bērnu audzināšanā viņai palīdz draugs Aigars. Noskaidrosim, vai Ivandai izdosies apģērbt meitu par 20 latiem un ko no Ivandas meitiņas lielā skapja izvēlēsies jelgavniece Loreta. Bērniem drēbes mēs ļoti reti pērkam, un ja pērkam, tad tas ir uz atlaidēm. Vai arī, ja tā ir ļoti nepieciešama lieta. Un pārsvarā drēbes mums atdod draugi, un mēs tāpat arī pēc tam atdodam savas drēbītes saviem draugiem, kuriem der tās drēbes. Veikalos, Rīmī, Maksimā, Cenu paradīzē. Tas, ja kaut ko konkrēti vajag, tad arī meklēju, jo drēbes ir ļoti dārgas bērniem. Es paeju garām drēbju plauktiem ikdienā. Taupam drēbes. Paskaties, droši. Paskaties, kāda kleita ir. Ko? Kas tev patīk? Pēc tev pacelšu augšā. Paskaties, Renzi. Patīk, ja? Šitā. Paskaties, kāda princešu kleita. Jā? Patīk tev princešu kleitas, jā? Mikīpels. Mikīpels. Un kura tev vēl patīk? Ko? Šitā. To vai to? Tā. Šito labāk, jā? Šitādas varbūt apakšā. Jā. Jā, baigi patīk. Baltas gribi, princešu kurpes? Jā. Bet tur viņas katra savādāka ir. Es nevaru. Ņemot vērā to, ka mums ir 2 vecā brālīša Nelziņa jaunākā, tā kā pilnīgi skaidrs, ka viņai tiek pirts un pucēta, tiek pārspīlēta, protams. Laikam es pērku visu to, kas man pašai bērnībā nebija, un tāpēc es iekrītu tādos neprātīgos pirkumos. Bet mēs neko nepērkam Latvijā, jo tās cenas te ir ļoti dārgas, iegāja veikalā, un viņas ir pilnīgi neadekvātas. Mēs bieži braukājam komandējumos, mums ir tā iespēja aiziet uz veikalu. Tas ir tas, kas arī mūs glāba. Te ceļojam, un tad mēs arī draugiem nopērkam, jau ne visi braukā. Bet, ja man jāsaka godīgi, pat apakšbīgs, es neesmu neko pirkus Latvijā. Es neko te nevaru atrast. Jo es aizgāju pasties, ka bija maza lācīts, maksā 1,30 lati, tas vienkārši neceļās roku pirkt. Ja par tiem 30 latiem var apģērbt bērnu no galvas līdz kājām. Tādā parastā sienē veikalā. Šis varbūt nav slikts variants. 3 lati. Labi, piemēram, varbūt bīkses, tad kādas smukas bīkses tad ir. Šitādas. Tā kā tīri neko. Pastamies varianti, kāda vēl ir. Krāsa drūma. Oi. Tas jau ir kaut kas labs. Vismaz krāsaināks. Šitā derēs. Kāds viņa garums? 18 mēneši tā derēs. Tas ir vienīgais variants, kuram var piepucēt kaut ko klāt. Tikai pirms jāizgludina. Tas ir pagaidām vienīgais variants, ko es vispār redzu. Pirms dubļonka. Rozā labāk, redz, šitāda. Jā, šitā princesa, šitā varētu būt klāt. Šitas būtu labs. Jā, lieliski. Tev ir zāle. Balts ir sarkans. Jā, tad rozā arī dē. Jā, bet viņa ir kodliņš. Tad no tīrāns? Nav netīrs, ja? Jā. Labi.
Nu, pasmies, kas šeit interesants pie reizes, mēs esam atnākuši. Es kaut ko tādu neesmu redzējis vispār. Tas interesanti. Jā. Ļoti interesants. Bet zeķibikses jau arī tu nenopirksi šādos veikalos, ties vai tas būs. Bet tepat mums nav pa tiem 8 latiem ko paņemt. Šitas komplekts tā kā nu varētu būt, jā. Nu tā. 10,80. Ja mums atlaida. Jā. O? Tā, tad mēs kāpsim augšā, varbūt, ka dabūsim cepuri. Tam te, principā, nav nekāds vainas. Ar cimņiem klāt? Jā, pasmies lieku vēl. Tā viņa neies galvā. Mazu? Šitā būtu labā pirozo, jāks ņemam šito. Jā, dāj šito. Mums ir vajadzīgs zeķubikses. Tās mums jāpērk kaut kur citur. Nu, Manta, aiziet. Piķis jau te pie tevis stāv. Labāk izskatās. Īstenībā. Tev var dabūt daudz vairāk lietas nekā tās degās un daudz labāks un jauns un smuks. Es parasti neesmu bijusi bērnu pasaulē, man liekas, kopš savas bērnības. Par tām degām es īsti vispār nezināju. Es labāk tos 20 latus būtu, ja mums būtu laiks iztērēs. Es internetā meklētu, es paskatīšos, es labāk 2 dienas pasēžu, pameklēju. Nu, protams, tā ir braukšana, tev ir jābrauc klāt, tev ir jāskatās, tas ir jākal laiks. Ja. Bet tā, nu, teiksim, man personīgi šodien bija šoks Karkana veikalā. Es sen nebiju bijusi kaut kādā tādā tik ļoti nekvalitīva preču veikalā. Man tas tā bija šī sašakē, varbūt tik krāsaina pirmo acu tā liekas, šausmīgi daudz viss kaut kā, vai tiešām pasties un grib nopirkt. Nu tad īsti es tur neatradu, ko nopirkt. Mēs nopirkām balonu, ļoti ekonomiski iepirkāmies. Zeķibikses mums vēl ir. Labāk pēc šuju. Kombinē modelē Adi Tamborai. Loreta no Jelgavas, Ivandas meitiņas skapī atrada citas starpā somiņu no Londonas, cepurīti no Parīzes, sandalis no Spānijas, viss kopumā par kādiem 45 latiem. Savukārt mazajai Elzei vislielāko prieku sagādāja balons, par ko mamma iztērēja teju vai trešdaļu no piešķirtās summas. Balons bija lielisks. Ko tu labāk izvēlētos, 20 latus vai pilnu drēbes kapi? Pilnu drēbes kapi. Es teikšu, kā ir. Man liekas, ka abas 2 kleitas bija vienlīdz labas. Nu, man liekas, tu varētu bērnu arī saģērbt ziemas kombinzonā un aiziet uz balli un justos ļoti labi. Nu, un kas? Nekas.